Pedagoģes Andas Dēliņas grāmatā Pirkstiņi gaisā apkopotas 97 pirkstiņu rotaļas, ķermeņa kustību rotaļas un pāru rotaļas. Ritmiskie dzejolīši aptver visdažādākās tēmas. Rotaļu aprakstus papildina fotogrāfijas, kurās attēlotas rotaļai atbilstošās pirkstu, plaukstu un ķermeņa pozīcijas. Līza Foslīna un Mollija Vesta Dafija grāmata Pilna sirds, kā justies labi, kad nav labi. Apvienojot zinātniskus pētījumus ar personīgiem stāstiem un oriģinālām ilustrācijām, katra grāmatas nodaļa aplūko kādu nepatīkamu emociju, kā arī izklāsta stratēģijas, kā tās pārvaldīt. Grāmata palīdzēs saprast, ka destruktīvas emocijas nav nekas neparasts un ka varam no tām izkļūt. Nikas Vaskeskas Segī grāmata Solozofija rosina ņemt dzīves vadības grožus savās rokās un dzīvot saskaņā ar savām vajadzībām un sajūtām, lēmumiem un vērtībām. Solozofijas principi palīdz iemācīties dzīvot vienatnē, lai kļūtu par sava laika un telpas pavēlnieku un izturētos pret sevi ar cieņu un mīlestību, jo būt vienam nenozīmē justies vientuļam. Gluži pretēji, vienatne var izrādīties laimes atslēga. Armanda Pučas grāmatā Apraga dzīvu pie Karātavām, kas patiesībā notika 2018. gada 17. februārī, ir aprakstīts dokumentāls gadījums, kad tika aizturēta viena no Latvijas valsts augstākajām amatpersonām – Latvijas bankas prezidents Rimšēvics. Šis būs stāsts par valsti kopumā, par veidu un metodi, par godu un prātu, iespējams par nodevību, droši par krāpšanu un nepārprotami par korupciju. Latviešu valodā izdota norvēģu publicista un ceļotāja Riharda Beruga grāmata Vara un ticība – ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klosteriem Eiropas austrumos. Maršruts no Jeruzālēmes līdz Norvēģijas ziemeļiem šķērso 20 valstis, sniedzot ieskatu kristīgo konfesiju daudzveidībā, to vēstures niansēs un mūsdienu problemātikā. Grāmatā iekļautas 80 svētvietas. Filips Detmers Imūnsistēma – ceļojums pa noslēpumainu sistēmu, kas uztur mūsu dzīvus. Katra grāmatas nodaļa ir veltīta kādam imūnsistēmas elementam, piemēram, antivielām un iekaisumiem vai draudiem, piemēram, baktērijām, alerģijām un vēzim. Autors atklāja, kāpēc nav iespējams stiprināt imūnsistēmu, kā parazīti tiek garām organisma aizsardzībai, kas notiek brūcēs un kā darbojas vīrusi. Pacelšanas sporta vēstures entuziasts Uldis Novickis grāmatā stāsta par Liepājas stiprajiem vīriem no cara laika līdz mūsdienām. Tās ir personas, atmiņas, notikumi, vietas un fakti, ko apstiprina to laiku prese, arī dokumenti un fotogrāfijas. Mēģinot restaurēt sen aizmirsto vīru darbus un rezultātus, radies šis veltījums Liepājas un Latvijas smagatlētikai. Garīgais skolotājs Sadhguru grāmatā Karma – joga mācība par likteņa veidošanu ved lasītāju aizraujošā ceļojumā, izskaidrojot karmas likumu un izkliedējot ar to saistītos mītus. Ikvienam saprotamā veidā viņš izstāsta, kas ir, kā veidojas un darbojas karma, ko karma dara ar mums un mēs varam vai nevaram darīt ar savu karmu. Tiek piedāvāts daudz praktisku vingrinājumu. Pēteris Kalniņš Manas dzīves atmiņas no 1843. dzīvības gada. Atmiņās spilgti atainota 19. gadsimta vidus Tirzas pagasta zemnieku sadzīve, svētki, etnogrāfiskās tradīcijas un autora piedzīvojumi, strādājot un uzturoties vairākās apkārtnes muižās un darba ceļojumos Vidzemes, Kauņas un Pleskavas guberņās. Rutas Dobīčinas grāmatas Zvārtavas pils stāstījums galvenokārt fokusējas uz Zvārtavas pils arhitektūru un telpu ap to. Grāmatas saturs kārtots pēc chronoloģiskā principa,
atsevišķās nodaļās izceļot Zvārtavas vēstures nozīmīgākos cilvēkus. Grāmatā iekļauti arī plaši citāti, kas raksturo konkrēto laika posmu. Danas Rones grāmata Apdrošināšanas līgums sniedz plašu ieskatu par līdz šim maz pētītu jomu. Pētījums balstās uz nacionālo un starptautisko tiesību aktu analīzi, zinātnieku atzinumiem, Eiropas Savienības tiesas un Latvijas tiesu nolēmumu izpēti. Grāmatā sporta tiesības, aktuālās problēmas, izaicinājumi un jaunākās tendences aplūkoti līguma atbildības, civiltiesiskās, administratīvās un krimināla atbildības aspekti sportā. Īpaši inovatīva ir nodaļa par sporta kriminoloģiju. Darbā liela uzmanība veltīta sporta strīdiem, to veidiem un strīdu izšķiršanai.